Paldies koriem visiem, kas atradāt iespēju šodien. Un paldies nama mātei un tēvam par šo iespēju būt pie jums. Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde, kurā ietilpst Jaunpiebalga un Zosēnu pagasti. Un vēl precīzāk sakot, esiet sveicināti Piebalgas kultūra telpā, jo no pagājušā gada mēs esam atzīti un ieguvuši nemateriālā mantojuma status kā Piebalgas kultūra telpa. Un par to man ir ļoti liels prieks, un daļa no šī nopelna ir arī Gunta tev, jo tu stāstīji par tavu neatlaidību un par tavu darbu šeit Skrājumsvaldā. Tu stāstīji par novadsvētkiem un kad vajag kaut ko grandiozu un tas tev izdevās, bet reizēm nevajag neko grandiozu. Man ir paties prieks, kad jau 20. gadu, ja Dzidra 12. gadu, mēs Gunti tiekamies pie tevis. Tu neesi pazaudējis to gribas spēku un vēlmi. Un es domāju, ka šeit ļoti liels paldies ir arī tavai dzīves biedrei, jo kopā jūs rādat šos svētkus, kopā jūs aicinat mūs, un mēs ar vislielāko prieku un sirdsmieru braucam uz šejieni, jo zinām, ka šeit būs māksla. Māksla Piebalgā. Un nav nozīmes, cik šeit ir cilvēki, ir nozīme vietai, saimniekiem, un tas, ko mēs baudām. Paldies tev par šo baudu, ko tu mums sniedz. Es jau teicu jums, kad es šodien iebraucu Skrājuma krogā, izkāpu no mašīnas, un man tāds miers, es domāju, tādā miera ostā es iebraukusi. Lai šis miers jūs saglabā visu šo dienu, un lai šis miers mūs sakal aicina nākamgad kopā. Lai skaisti svētki un uzgabalēsim vēlreiz īt saimniekiem. Un paldies jums par to, ka jūs stiprināt mūsu Piebalgas kultūra telpu. Šeit ir kaut kas īpašs, ja? Mēs ilgi domājam un nevaram atrast, kas te ir. Visi zina to, ka tā ir tā augstākā vieta Latvijā. Vienmēr, pat ar Brits vai ne pārsdienas atpakaļ. Kurā gadā +2 bija tikai no rīta Zosēnos. Mēs vienmēr uzreiz jānosmējās no rīta, ka Brits, starp citu man kolēģi runāja, ka Brits arī jāuzaicina, ja? Jo tie meteorologi ir taisījuši savus sajietas arī. Bet kas tas jaukākais ir, ka mēs varam, Latvija pilna pasākumiem, interesanti pasākumi. Daudz saka, man tur jābūt tur, un es nevaru braukt un tur. Bet svarīgi ir tiešām tas 99. gads, kad redziet, latvieši dabūtu savus īpašumus. Un tad, kad tu savu īpašumu es dabūjis atpakaļ, un kad tu vēl zini to vēsturi, un ka tā nav tāda 10-20 gadu vēsturi, bet tā ir 100-gadīga vēsturi, ja man seņš to krogu rentēja no grāfa Šeremeķeva vismaz 200 gadus. Un te gāja lielais ceļš, kas savieno Vecpiebalgu ar Pēterburgu, un viss tā vēsture, un viss Svētezers, un Māras tas kults, un vēl, te blīvi ir, ja, un toreiz 99. gads, atkal jāiet pie saknēm. Parasti mēs aizmirstam, kā tad viss ir nācis, un tiešām tas sākums ir, tagad šajos laikos ir, ka tiešām pie Zosēniem jārīko ir svētki, Ruķis atnāk pie manis, man ir ansambls, kas te vēl, Gaujers, kas karpeļus audzē, un ko varētu uztaisīt? Skroberti, tu operu uzrakstīt. Viņš klausās aplēc, viņam stāst, kādu stundu stāstīja. Un viņš nezina, kurš tas zina, opera ir ļoti specifiska lieta un visi laikā. Pēc nedēļas tiešām, kā es jau teicu, viņš iemest operu. Šodien, ja man kāds lūgt uzvest operu, es to nevarētu vienkārši. Es vienkārši brīnos, kā mēs toreiz operas orķestris ar Viļumani, ar solistiem, ar papildus koru, paldies Amerikai par to, Kaminski minēja, Līga Priedīta kā vadītāji no Cēsiem, bet viņi vadīja bez operas koru. Apvienoto, 300 cilvēku apvienoto no visiem pagastiem kori, ja? Un toreiz, šodien to mīļa nevarētu. Tagad arī, vai ne? Gribēja tā grāmatas atvēršana, viss svētki, katru gadu, vai ne, diena mākslai. Ka varētu tā, atbraukt tā lepnāk, jā, es zvanu uz operas vadībai un šitam kormeistaram galvenais. Doma bija tā, ka atbraukt operas koris, pirmā daļā latviešu mūzika, otrā daļā pasaules klasika. Operas koris, jo viņš te piedalījās arī Baņukā. Mīļie, viņi pateica,
tādu summu nosauc, ka man acis sagriezās, un man viņam jāsaka paldies. Mīļie, ar vienā sakot, paņemti, tas ir viena lieta, bet galvenais ir cilvēki, kas te ir dzīvojuši, un tas ir tas skaistākais, un mēs tūlīt grāmatu atvērsim, ja, ka tie cilvēki ir, kas te dzīvojuši, kā viņi strādājuši, un krodzenieki vienmēr krogs saistījās ar dzeršanu, mīļie, nē, mēs esam uzrakuši, un paldies Ilzei, kultūras institūcija, informācija, apmaiņu vieta, izglītība. Man ir krodzenieks savam dēlam nopērk nošu grāmatas, divas jūs tur muzejā redzēsiet. Mīļie, neviens muzikas vidusskolā tādas nodas nepērk, jo neviens tāds nevar nospēlēt tādu. Man ir tur neredzēs. 891. gads, lai tādas nodas nopirkt saviem bērniem. Un pēc tam visu laiku arī, vai ne, viss, kur mācīties, tur, uz augšu, izglītība, tāpēc pedagoģijas lieta, tā ir gan fantastiska lieta, un Krūmiņš arī bija pedagogs, bet par to mēs runāsim, bet galvenais ir tiešām, kad bija 99. gads kultūras svētki, pēc tam kultūras svētki, Roberts Ruķis pilnīgā rāzē ir, tie cilvēki, kas te ir nākoša, 2000. gads, ko mēs vēl varam taisīt? Viņš neliek, es saku, Robert, tu traks, es šitāds, te vienreiz mūžā tādu. Viņš nāk pēc, Jāņus taisa, Jāņi, Baņutā viss saturs Jāņos notiek. Roberts, koncerta programma, viss sastādīts parlamentā, ievēl jauno prezidentu. Kur viņi brauc uz Osiju. Visa Latvija, visi pagasti, kurzemnieki, visi baigā cemē. Ko tā vīķa brauc tur? Kāpēc viņi nebrauc uz Sigultu un uz Bausku? Kur vēl nebrauc? Uz Osēniem. Kas tie par Osēniem? Un tā jums, mīļie, tie, kas jau bija redzēja, ka te bija tādi, jā, un tas rituāls. Un tad bija tas ko Dzidra mūsu kultūras vadītāji pēc daudziem gadiem saka, mīļie, tie nebija parasti Jāņi. Jaunās 1000 gadas Jāņi, un tad pateicoties Dzidrai, tur augšā ir akmens. Ne 100 gadas Jāņi, jaunās 1000 gadas Jāņi te tiks svinēt. Un tā viss tas aizgāja, pēc tam mēs noplakām, cik tā var tos Jāņus taisīt, visi pa velti nāca, dzēra, ēda, spēlējās, dzīvoja, lietas līst un visu, un tā. Un tad Dzidra, vai ne, to tradīciju uzturēt. Un tad tā ideja bija, kad vienreiz gadā, tad kā viņu sauksim? Sākumā bija jocīgi skanēja, Vanagāni, profesionālās mākslas dienas Osēnos. Tad mēs tā kā sakautrējamies, tas ir augsts līmenis, profesionālās mākslas dienas. Brauca, tad Dzidra saka, tā ne, tas par lepni. Tagad saucās Diena mākslai. Un viens sakot, jūs esat tā atbraukuši, Diena mākslai, runājam par mākslu, glezniecību, mūziku un visu pārējo. Un tā ir tāda jauks iemesls sanākt kopā un pasviniet tādā klusā vietā. Tādā jaukā vietā. Svētezers. Tā ir tā mistiskā vieta, Svētezers, Māras kults. Kā viņi gāja tur, Māras tirgi, kad te notika, kā viņi gāja tur peldēties, kā tie visi palika veseli. Tur jau ir doktora disertācijas var rakstīt par Svētezeru, vai ne? Tā kā tā vilkme, tas magnets ir, un tā jauda ir atkal jāsaka par tiem. Nebūtu tas krodzenieks Kārlis Krūmiņš. Nebūtu viņam 4 dēli, un mazais puika centīgākais, izstudēja Politehniskā institūtā. Piesakās kā 3. kursa students un dabūna 1. vietu. Ar savu Baņotu. Nebūtu viņš, mīļie, mēs te nekad nesēdētu kopā. Mēs nekad nenāktu kopā, nekad nedziedātu, nekori te braukt, nekas te būtu vienkārši skaista lauka vieta. Tā kā visu nosaka cilvēks, un paldies senčiem, un tas rosinājums arī visiem, kas atbrauca. Pētiet, mīļie, savu dzimtas arhīvus. Pētiet, tur var rakt. Interesanti, bagātīgi, latvieši bagāti tauta, un tas ir skaisti. Un mūsu uzdevums arī, parādīt, redziet tādu. Man jau interesanti, kā mēs te sākām, un tad atbrauc draugi, un viņam arī īpaši, un tad viņi tur, un uzceļ tādu pašu pirtiņu, kā mēs uzcēlām pēc mani projekta, mēs neprasa autortiesības, tā ir mani izgudrot pirtiņu. Tādi, viss tur uzceļ, tur un Mārcienā un Piebalgā, un kur visur, viss tā. Tagad atbrauc cilvēki garām, mēs tā paskatīties, viņam tur paskatās sauliņi, interesanti, redzēt, tāds paviljons uztaisīts,
Skatos pēc mēneša brauc pie viņa, jā, tāds pats atkal tur ir. Tas ir kolosāli, tā nav nekāda špikošana, tas vienkārši feini viens no otra kaut ko skaista mācās un būvē un labi dzīvo un nevienmēr viss nosaka naudu. Mīļie, paldies, ka mēs esam kopā. Skaista programma, tūlīt turpināsim. Jā, Tidini, jā, labi, jā, viss. Un tas bija brīdis, kas saviņo šeit cilvēkus, atbraucot šeit un baudot ar katru gadu kaut ko jaunu un interesantu un profesionālu.